Turpinam meklēt Burzmu. Ir pagājuši 5 vai 10 minūtes. Man priekšā ir 3. koļca. Un nu, te arī viss tā kā stāv tā skaisti. Jā, un man vēl vajag braukt tālumā. Jā. Beidzot Maskavā strādā visas zīmes. Priekšā mums ir zīme 60. Un nu neviens nepārkāp šo ātrumu ierobežojumu. Beidzot Maskavā ir miers. Tā. Tagad mēģināsim kaut kādā veidā iekļūt tur kaut kur pa kreisi, kur ir kustība. Smuki vajadzētu kaut kā palūgt vai vienkārši iestumties. Ko? Droši vien, kad nevienam mēs neko nelūgsim, bet vienkārši iestumsimies. Tāds smuki šitā te parādot pagriezienu. Tā. Ir. Tagad mēģināsim vēlreiz to pašu manevru. Tas ir baigi kaut kas liels. Te laikam mēs palaidīsim, jo vēls viņi zina tiem autobusiem vai ir bremzes. Varbūt viņš vienkārši ar ātrumiem bremzē. Tā ir tāda paz. Kas tas ir paz? Tas ir kaut kāds, bet uz autobusu izskatās, ka viņš vēl ražo, vai ne viņam ir tik daudz krāsa virsū, ka viņš tās krāsas turās. Bet tā bezzīme virsū, tas nozīmē, ka viņš ir kaut kāds svaigs ražojums. Tā, nu tevi neviens nelaidīs, ko tu tur rausties. Tā, un kas ar manīm te būs, nu, vajadzētu arī tā kā paraustīties laikā. Citādi es nekur netikšu. Jo te ir tā, ka tikko tu nobrauc no tilta, pēc metriem 400 ir viena josla, kas aiziet pa labi. Bet, nu, kā parasti tajā vienā joslā mēģina iefiltrēties kādas 3 joslas. Jo, redziet, cilvēki vai nu mēģina apbraukt, vai nu mēģina tikt uz mājām, vai uz darbu, vai vēl, nu, daudz kas ir. Tā, un lūk, tev, nu, parāda pagriezienu, nu, brauc ar A6. Nu, kad tu tā brauc, cūka, nu. Tā, man redz, kur ārā meitene, kas pīpē. Palaid man, jops, tu vai, netaisi sūdz vecais. Es tā dizies ārā un sados pieci. Kur viena meitene ārā pīpē, un viņa domā tā, nu, Luņi, kur jūs braucat uz darbu? Tā, nu tagad mums vajadzētu ielavīties tur kaut kur pa kreisi. Kas tad te ir izbirs? Kaut kāda akmeņa skrūvis kaut kāds. Kaut kādam cilvēkam ir izbirušas daudz skrūvis. Tā, nu, man vajadzētu kaut kā. Nāc. Kā tur bija tas dziesmā?
batoniņu, bulciņu nāca ārā. Kas tur bija? Ko tur Fredis par to sūdu dziedāja? Pīrādziņu nāca ārā. Tā. Es, kur ir tas stulbais vagoniņš, kuram uzraksts ir Cvietī. Bļāviens tas ir no tāds avārijas perēklis. Tā, nu redzi. Te tagad cilvēki visi mēģina aizlaisties prom, tur, kur visiem it kā jāgriežās tur par labi. Tur pa labi, protams, ka tur viss stāv uz vietas. Te mums tā kā vajadzētu šitā smukais tā Poršikā aizbraukt. Tā smuki šeit tā nostāties. Nu, esmu 20 metrus nobraucis ar zināmu ātrumu. Tur uz vienas mašīnas rakstīts, uz kravas mašīnas. Es gribu priekšā. Свежие пингвины, 1 штука 10 000 рублей. Ай, свежие пингвины, 10 000 рублей. Tā, laikam man ir apnīcis vervelēt, jo, jā, nu, meiteni, kāpēc tu tādu dari? Tu gribi man nonest sānus? Mēs te braucām jau nezinu cik te blakus. Tagad izdomāju, te beigās kaut kādas manevras taisīt. Tā. Tā meitenei blakus ir čalis, kurš viņš ir sagurs. Tur braucām blakus vienu brīdi, un viņš tāds, viņam pat tāls, es domāju, ka nepalīdz. Viņam vajag uzreiz vienu šņābi izdzert, lai viņam kaut kas atnāktu vaļā. Vai, bez 15:10, cik tas ir stulbi ārprāts. Man jābūt tur kaut kur jau bija sen. Bet es tā kā zinošs braucējs izbraucu taču pusotru stundu iepriekš. Jo, nu taču es tā kā aizbraukšu. Tā taču nevar būt, ka netikšu pusotru stundas laikā. Protams, nē. Nu jau tuņās būs 2 stundas. Nu tā kaut kā. Labi. Apnīts man ir vervelēts. Čau!